Jā, labdien visiem, kuri ir pieslēgušies, klausās un skatās. Es vēlos šoreiz tiešsaistē informēt visus atbalstītājus un visu sabiedrību par lēmumiem, kas tika pieņemti gan pirms 2,5 gadiem, gan arī par notikumiem, kas notika pēdējo nedēļu laikā. Un paziņojumiem valsts kontroles paziņojumu par akciju sabiedrības Latvijas valsts mežu pārvaldības auditu. Te es gribētu teikt, sākšu ar šodien. Faktiski tas, ko valsts kontrole ir izdarījusi, valsts kontrole dara savu darbu korekti, atbilstoši likumam, bet, protams, ka tāpat kā jebkuram cilvēkam, jebkurā iestādēji, tad var visam piekrist, var piekrist daļēji. Un šajā gadījumā valsts kontroles atzinumiem gan es domāju, arī liela daļa sabiedrības piekrīt daļēji. Un tātad, kas ir tas labais, ko valsts kontrole ir secinājusi? Valsts kontrole savā ziņojumā ir vērtējusi Latvijas valsts mežus, lai jūs zinātu, no pagājušā gada februāra, kad ir pieņemts lēmums, noteikti sāk vēlāk, ir sagatavots tāds ziņojums, diezgan pabiezs, 130 lapas puses, tātad, kas ir publiskots šorīt. Un tas, kas tur ir, tātad daudz priekšlikums, ieteikums, kas būtu jāuzlabo, zemkopības ministrija kopā Latvijas valsts mežiem jau ir izdarījusi, daudz kas vēl arī jāievieš un jāprecizē. Sākšu ar to, ka, piemēram, kas ir izdarīts, ir norisinājušies gan valdes, gan padomas konkursi, ir efektivizēta valde un padoma, ir izvēlēti konkrētie konkursu kārtībā valdes un padomas locekļi. Tad ir veikts, protams, uzņēmumā dažādas struktūrālas izmaiņas ar mērķi ietaupīt resursus. Attiecībā uz mežu politiku ir izstrādāts pamatnostādnes, kuras ir nodotas sabiedrības apspriešanai. Te es gribētu nedaudz plašāk, ja pamatnostādnes faktiski beidzās 20. gadā, vecās. Un tad, kad es sāku darbu ministrijā, jau bija bijuši 2 ministri, kur laikā nebija izstrādāts pamatnostādnes. Manā laikā tika dots uzdevums sākt viņas izstrādāt. Un ne tikai izstrādāt, kā viņas parasti bija 5 gadiem, bet izstrādāt ar redzējumu līdz 2050. gadam, kas ir normāli, ka plānošanas dokuments izstrādā ilgākam laikam, jo mežs neauga 5 gadus vai 10, mežs auga 60, 70, 100 gadus. Tātad pamatnostādnes ir nodotas sabiedriskā apspriešanā un ietekme uz vides novērtēšanā. Tad vēl ir tāds moments, kas ir izdarīts un ko arī valsts kontrole pieskarās un par ko vispār pēdējā laikā daudz runā, tāda ilgtermiņa mežastrādes līgumi, BML tā sauktie. Tie līgumi, kas ir noslēgti 90. gados mežniecībā, ko Latvijas valsts meži pārņēma 2000. gadu sākumā, un kur joprojām ir spēkā, jo 90. gados, kā jau toreiz bija, viņas noslēdza uz 50, 70, daži, man liekas, pat uz 90 gadiem. Un ir vairākas iestādes vērtējuši, uzskatījuši, ka tāda līguma ir jāizbeidz un tā tālāk, un tad vienmēr ir bijis jautājums, kurš viņas var izbeigt, vai ministrs ar rīkojumu. Ministrs nevar izbeigt, jo uzdot tādu uzdevumu kapitāla sabiedrībai nav iespējams. Valsts kontrole, acīm redzot, arī nevar izbeigt. Konkurences padoma, tas tiesiskais ceļš, un starp citu to arī mēs izvēlējāmies, doties uz tiesu. Jo tiesa Latvijā tā, kas var nolemt, un šobrīd Latvijas valsts meži ir iesnieguši tiesā prasības par šo līgumu izbeigšanu. Daži no viņiem jau ir apturēti. Es nezinu pilnīgu ainu, varbūt kā vēl daži ir procesā. Tā kā šo līgumu izbeigšana ir izvēlēts tiesiskais ceļš. Tad vēl viena būtiska lieta, par ko visi runā, un te nu gan visiem jāsaprot, ka valsts kontrole savā atzinumā nav konstatējusi, ka valstī nodarīt zaudējumu. Jā, valsts kontrole pasaka, ka kopumā šis ministra kabinets radīja ieņēmumu kritumu, ko viņi uzskata, tad valsts kontrole uzskata, ka tā ir zaudējums radoša rīcība. Tad ministra kabinets ir rīkojies atbilstoši savai kompetencei un radījis tādu rīcību. Bet zaudējumi konkrēti nav nekur konstatēti. Lai jūs saprastu, ir 2 reizes bijuši ministra kabinetā informatīvie ziņojumi. Gan pirmais, kas bija 2023. gada decembrī, gan nākošais, kas bija 2024. gada jūnijā. Abos šajos informatīvos ziņojumos ir ļoti daudz informācija.
Un otrajā ir arī secināts konkrēts skaitlis, tas ir nedaudz virs 7 miljoniem eiro ieņēmumu samazinājums. Un tātad toreiz viss tas tika akceptēts un visiem bija zināms, ka nozarei tiek sniegta palīdzība, tiek piemērotas tirgus cenas. Un tātad samazināsies ieņēmumi uzņēmumā. Ieņēmuma samazinājums nenozīmē automātiski zaudējums, ieņēmuma samazinājums nenozīmē automātiski peļņas samazināšanos, jo, ja nozarei grūta situācija, tad visi tie scenāriji, kā varēja būt, ir ļoti hipotētiski. Ir tikai fakti, un fakts ir tas, ka Latvijas valsts mežu budžetā iemaksāja pa 52 miljoniem vairāk. Ja valsts toreiz nebūtu nākus palīgā ar ministra kabineta lēmumu, iespējams, ka būtu uzņēmumu lauzuši līgums. Cik daudz mēs nezinām, cik daudz darbinieku būtu atlaisti, mēs nezinām, jo uzņēmumi jau bija sākuši samazināt strādājošo skaitu, uzņēmumos jau bija pārgrupēti uz citām nozarēm jau pārlikt strādājošie. Nu, un ja sāktos liels strādājošo atlaišanas, ja uzņēmumi laust līgumu, šeit varētu būt zaudējumi. Tas, ko protams, secina valsts kontrole, kas būtu noticis, ja viss tik pildīt, kā līguma noslēgt. Un kāpēc līgums visticamāk laustu viena daļa? Tāpēc, ka cenu starpība bija diezgan būtiska. Starp Baltijas, to starp citu arī secina valsts kontrole savā ziņojumā, ka cenu starpība bija. Starp Baltijas valstīm tas bija apmēram 20%, ar Skandināvijas valstīm pat sasniedz 40%. Un es ļoti labi atceros, kā toreiz nozares organizācijas teica, ka uzņēmēji jau viņiem izdevīgāk ir nopirkt zāģmateriālus Norvēģijā, uzkraut uz kuģi, atvest uz Latviju, izkraut, aizvest uz konkrēto uzņēmumu, un tas jau izmaksā lētāk kā Latvijā. Un tad mēs varam iedomāties, ja Norvēģijā pie Norvēģi izmaksām toreiz varēja, un pie viņu, starp citu, geogrāfijas, pie kalniem, pie akmeņainiem mežiem varēja lētāk iegūt kokmateriālus kā Latvijā, un tad kaut kas tomēr nebija kārtībā. Un to, ka cenu starpība bija, to arī atzīst valsts kontrole. Tātad tas ir tas būtiskais par zaudējumiem. Tātad zaudējumu konstatēt nav. Viss pārējais, tā skaitā, ko arī ģenerāla prokurors pauž, tas ir viedoklis, jo, protams, ka mums jābalstās uz faktiem. Un faktus šajā gadījumā ir vērtējusi valsts kontrole, un fakts zaudējumu nav, ir ieņēmuma samazinājums. Tālāk, amatpersonas. Daudz runā par amatpersonu atbildību. Tātad vēl būtiska lieta valsts kontroles ziņojumā. Nav nosaukts neviens amatpersonas uzvārds, un nav nosaukts tas un pateikts, ka kāda amatpersona būtu vainīga. Un kāpēc es domāju arī to nevar izdarīt? Tāpēc, ka visas iesaistītās amatpersonas, īpaši no zemkopības ministrijas puses, nāca ar domu un labāko gribu palīdzēt nozarei, jo tāda mums ir Latvijā prakse. Tātad, ja ir problēmas lauksaimniekiem, mēs ejam, palīdzam. Ja ir problēmas kaut kur citur, atcerieties, piemēram, bija dārga elektrība, Latvenergo pieslēguma maksa, kas mums jāmaksā, ir tik samazināta, kas arī radīja valstī ieņēmumu samazinājumu. Tātad visos tajos gadījumos, starp citu šogad tikko bija satiksmes ministrija virzīja ceļbūvniekiem esot grūtības, tātad vajag palīdzību, ja. Un satiksmes ministrija jau bija salīkusi informatīvo ziņojumu, un viņš ir iesniegts ministra kabinetā. Tātad visos šajos gadījumos tie, kas virza, viņi virza ar labākiem nodomiem, palīdzēt nozarēm, palīdzēt to, ka nebankrotē uzņēmumi, ka sabiedrība saņem pakalpojumus un palīdzēt strādājošiem un arī valstī, lai valstī ir nodokļi. Tātad amatpersonas, es uzskatu, rīkojušās pēc savas labākās gribas. Tas, ko ceturtais tāds būtiskais lielais punkts, ko pasaka valsts kontrole, ka ministra kabinets nedrīkstēja pieņemt šo lēmumu. Un tad to pasaka valsts kontrole. Tas ir valsts kontroles viedoklis. Jāsaprot, ka valsts kontrole ir neatkarīga iestāde, mums Latvijā ir neatkarīgas iestādes, bet šī gadījumā tā lēmuma virzība pār palīdzību nozarei kāda bija. Tātad vispirms zemkopības ministrijā vērsās nozares profesionālās organizācijas. Izskaidroja situāciju ar skaitļiem, ar tiem skaitļiem, kas bija uz to brīdi,
Jo, starp citu, vēl viena būtiska lieta. Tagad mēs varam skatīties jau noslēgtu gadu datus, bet tajā brīdī tie bija operatīvie dati. Tās bija cenas, kuras tika salīdzināts dažādos tirgos, un tie bija fakti par to, ka uzņēmumi sākuši atlaist darbinieks. Tad to vērtēja attiecīgi Zemkopības ministrijas speciālisti un sagatavoja informatīvo ziņojumu ciešā sadarbībā nozara. Tieši tāpat kā mēs strādājam pie visiem, vai tas ir veterinārijā, vai tas ir attiecībā uz piemēram, lauksaimniecību. Visur tātad mūsu princips ir cieša sadarbība ar nozares nevalstiskām organizācijām. Tāpat arī šis tika gatavots ciešā sadarbībā ar nozares organizācijām, tika vērtēt dažādas iespējas un uz ministra kabineta tika virzīts šis sagatavotais informatīvais ziņojums. Un tad tagad, kas tajā procesā notiek? Tajā procesā pirmkārt šo informatīvo ziņojumu vērtē ministra kabineta locekļi un ministrijas. Obligāts vērtējums ir no Finanšu ministrijas un Tieslietu ministrijas. Un beidzamā, tātad, kas ir tajā ķēdītē, obligātā ir valsts kancelēja, kur apskatās un kopā premjera, tātad faktiski premjera ieliek darba kārtībā. Un te jāsaka tā, ka Finanšu ministrija tad iesniedz kaut kādus, tie 2,5 gadu atpakaļ, es neatceros precīzi, tad iesniedz priekšlikums. Zemkopības ministrija strādāja pie tiem priekšlikumiem. Tad, kad šis nonāca ministra kabinetā, tad visiem tas bija zināms, kāda būs šī te ietekme. Jo samazinot cenas atbilstoši tirgus līmenim, tā brīža tirgus līmenim visiem ir skaidrs, kad ieņēmumi samazināsies. Un to arī apliecina otrā protokola lēmumā, kā es minēju, kur ir jau minēta konkrēta summa. Nākošais Tieslietu ministrija. Tieslietu ministrija akceptēja to, ka šis ir tiesisks un likumisks ceļš. 100% Tieslietu ministrijā, tātad vērtējot, saskatot dažādas nianses, sniedza saskaņojumi bez iebildumiem. Atsakot, Tieslietu ministrija saskaņoja bez iebildumiem. Tālāk valsts kancelē. Valsts kancelē arī strādāja. Cik es atceros, tad tajā laikā valsts kancelējā vēl tika precizēts pēdējā brīdī protokola lēmums, tātad informatīvā ziņojuma atbilstoši valsts kancelējas ieteikumiem. Un, protams, ka premjeri ir tā, kur liek darba kārtībā. Ja kādam no visiem iesaistītiem būtu bijušas bažas, tad loģiski, ka ministra kabineta loceklis var sēdē runāt, iebilst, pateikt, ka viņš neatbalsta. Ir dažādas veidi. Es varu izteikt šaubas, bāžas, es varu piedalīties diskusijā, es varu saprast un neiebilst. Es saņemu atbildes uz maniem jautājumiem, bet es varu iebilst. Es varu balsot, prasīt balsojumu, balsot pret konkrēto lēmumu projektu. Es varu iesniegt atsevišķo viedokli. Un te es gribu teikt, ka neviens ministra kabineta loceklis neizteicās toreiz, ka viņš vēlās balsot pret. Tāda bija tā kārtība, kādā veidā tika pieņemts šis lēmums. Kas ir tagad? Tagad, protams, pasaka, ka Armands Krauze ir vainīgs. Vēl jau vairāk publiskā telpā parādās informācija, ka es esmu nodarījis kaut kādas zaudējumus. Un šeit es ar pilnu atbildību uzņemos atbildību, ka es zināju, ka es palīdzu nozarei. Es palīdzu Latvijas tautsaimniecības nozarei, tāpat kā to dara normālās Eiropas valstīs. Un, ja mēs runājam par normālām Eiropas valstīm, piemēram, piemērs Zviedrija. Zviedrijā ir Zviedrijas valsts uzņēmums, starp citu arī šī uzņēmuma dati ir analizēti šajā te valsts kontrolas ziņojumā. Viņš ir ļoti interesants un vērtīgs. Vajadzētu paskatīties arī par to, kā valsts uzņēmuma dividendes maksā citās valstīs, kā valsts uzņēmuma darbojās. Bet tad, ko dara Zviedrijā šis uzņēmums? Šis uzņēmums Zviedrijā, redzot, ka kokrūpniecības nozarē ir rentabilitātes grūtības, jau ātri vien pieslēdzās un samazina pārdošanas cenas. Samazinot, ja valsts uzņēmums samazina pārdošanas cenas, arī apkārtējie privātie ir spiest samazināt pārdošanas cenas. Faktiski šīs Zviedrijas valsts uzņēmums tādējādi palīdz visai nozarei un ietekmē tirgu. Un to dara valsts uzņēmums. Tad normālā Eiropas valstī likumdošana ir tāda, ka valsts uzņēmums var rīkoties, var palīdzēt nozarei, var samazināt cenas atbilstoši tirgus līmenim. Jo nozarē tātad ir rentabilitātes grūtības. Un tad tā būtiska atšķirība. Ja Zviedri jau palīdz uzņēmumiem pie rentabilitātes grūtībām nelielām, tad
Latvijā mēs pieslēdzamies tikai tad, kad jau sākās reāls darbinieku atlaišanas. Jo vairāk kā gada garumā bija diskusijas, tika saņemts vēstules jau no 22. gada beigām. Un diskusijas par to, vai vajag palīdzēt vai nē. Toreiz neviens nerunāja par to, ka šīs cenas, kas bija milzīgi uzkāpuši un pēc tam kritās, un tas cenu kritums, ka tās ir kara sekas, Krievijas iebrukums Ukrainā, izraisīja tirgus svārstības. Tās bija reālas kara sekas, kuras bija jānovērš. Un vērsās pie uzņēmuma. Uzņēmums atbilstoši mūsu likumam tad informēja, ka nevar palīdzēt, jo likumdošana neļauj. Vērsās pie ministrijas. Arī ministrija nevar uzdot pat tādu rīkojumu. Es kā ministrs nevaru uzņemties viens pats uzdot rīkojumu, samazināt cenas. Un tādēļ mēs gājām to tiesisko ceļu, gājām uz ministru kabinetu ar informatīvo ziņojumu, kas līdz tam bija darīts. Un ministra kabinets, tad vēlreiz uzsver, visām ministrijām, kas ir obligātās, tātad tieslietu, finanšu, valsts kancelēs un arī citu ministrijas, piedaloties pieņēma šādu lēmumu par palīdzību nozarei. Un man liekas, ka ja man vēlreiz būtu jāiet šāds ceļš un jāpalīdz nozarēm, es noteikti palīdzētu. Tāpēc, ka vēlreiz uzsveru, normālās Eiropas valstīs valsts rūpējās par saviem uzņēmumiem un rūpējās, lai viņi nebankrotē. Sabiedriskā telpā, protams, ir daudzas dažādas diskusijas, debates par to, kāpēc tur tad viņi pirka dārgas mašīnas un tā tālāk. Atceramies vienu lietu. Tajā brīdī, kad mēs runājam par palīdzību nozarei, mēs runājam par palīdzību nozarei. Mēs nevērtējam konkrētus atsevišķus uzņēmumus. Mēs vērtējam kopumā nozari. Ja? Un uzņēmējs vienalga dara, kā viņš vēlās ar savu kapitālu, un iespējams, ka viņš to dārgo mašīnu tāpat pirktu, bet atlaistu darbinieks, atlaistu 100, 200, 300. Un te tas svarīgākais ir tas, ka mēs nelienām tādā līmenī un nevērtējam, kurš uzņēmums ko pērk. Mēs skatāmies, lai strādājošiem būtu darbs, lai darbinieki nezaudētu savus darba vietas, jo kas notiek tālāk? Šie uzņēmumi ir reģionos. Un faktiski šis ir tāds, es teikšu, liels uzbrukums Latvijas reģionos dzīvojošiem. Ja aizvarās kādā novadā uzņēmums, un šie kokrūpniecības uzņēmumi lieli, tur strādā simtiem strādājošie, tad iedomājiet, cik tajā reģionā daudz ģimeņu paliek bez darba. Jautājums, cik paliks uz vietas, cik aizbrauks projām. Ja. Un tāds īsais kopsavilkums šim visam, es uzskatu, ka es vēlreiz kā ministrs rīkojas pareizi, es esmu paļāvies uz citu ministriju juridisko analīzi, kuras ir vērtējušas, es esmu paļāvies uz citu ministriju arī juridisko un finanšu analīzi, kuras ir vērtējušas. Ja. Un tad ir jautājums faktiski arī valsts kontrolē. Ja es saku, ka tas ziņojums ir interesants un labs, bet tur ir nepilnības. Es sāku, un tas nepilnības, piemēram, ir sekojošas. Valsts kontrole pasaka, ka ministra kabinets nevarēja pieņemt tādu lēmumu, bet valsts kontrole nepasaka konkrēti risinājumu. Valsts kontrole runā ļoti daudz par šo ministra kabinetu un lēmumu virzīšanu, bet valsts kontrole savos secinājumos un ieteikumos nav nevienu vārdu pateikusi. Un vēl viena būtiska lieta, ka valsts kontrole strādā ar dokumentiem, un tad, kad viņi gandrīz gadu strādājuši, viņi bija sagatavojuši jau ziņojumu, kuru iesniedz izskatīšanai Zemkopības ministrijā. Mēs sniedzām dažādus komentārus no ministrijas puses. Es zinu, ka no Latvijas valsts mežu puses tiks sniegt komentāri. Un tad ir viens tāds interesants fakts. Tad valsts kontrole skatās un ņem vērā to, ko norāda tātad valsts mežu, ko norāda Zemkopības ministrija. Un starp šo pirmo valsts kontroles ziņojumu un otro viņi precizēja summas. Viņi precizēja summas 153,52 miljonu apmērā. Es saskaitīju kopā, viss izgāja cauri tam ziņojumam. Un varbūt pat ir vēl vairāk. Ja. Un tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tomēr tas dokuments, kas tika atsūtīts uz Zemkopības ministriju pirmo reizi, viņš bija ar milzīgām tādām kļūdām, nepilnībām. Tad es klausos, kā
Ģenerāla prokurors saka, ka viņš cieši sadarbojās, ļoti inovatīvu risinājumu esot ģenerāla prokuratūrai sadarboties ar neatkarīgām iestādēm jau priekšlaicīgi šajā te laikā un saņemt informāciju. Un es domāju, ja ģenerāla prokuratūra ir saņēmusi informāciju ar 153 miljonu nobīdi uz vienu vai uz otru pusi, cik objektīvi ir šādi lēmumi, ko pieņem ģenerāla prokuratūra, un vai arī pati ģenerāla prokuratūra, lasot šādus melnrakstus, varētu teikt, nav maldināti. Tas ir interesants jautājums. Par to mums vajadzētu parunāt kaut kad detalizētāk. Jo man jau nav zināms, kurā brīdī valsts kontrole aizsūtīja šos savus dokumentus, bet tas, ka viņi ir aizsūtījuši to, ģenerāla prokurors un valsts kontrole paši pateica, ka viņi apmainās ar šo informāciju. Nu jā, un tad šādi man liekas, jāsaka tā, ka tad arī šis dokuments, kas ir valsts kontroles ziņojums, vēl joprojām satur kļūdainus secinājumus. Un, manuprāt, viņš balstās uz hipotētiskiem pieņēmumiem. Jo vēl viena lieta, ko es gribētu būtiski pateikt, ka valsts kontrolē ir likumā skaidrs, valsts kontroles likumā ir pateikts, ka jābalstās uz faktiem. Šobrīd ir ļoti daudz hipotētiski pieņēmumu, nevis fakti. Tas ir viens. Otrs par šo te abu divu neatkarīgo iestāžu iesaisti. Tajā brīdī, kad sākās sarunas par palīdzību nozarei, viņas bija publisks. Es esmu iegooglējis un atradis rakstus, kur ir nozara ceļ trauksmi. Mums ir ļoti daudz vēstules. Valsts kontrole to zināja, jo tas bija publiski, ka mēs ejam un sniegsim palīdzību. Tad ir likums, kas nosaka, ka valsts kontroles likums, 4. pants, ka valsts kontrolē ir tiesības piedalīties ministra kabineta sēdē, un tie ir tiesības sniegt dažādas priekšlikumus. Tad jautājums, kāpēc valsts kontrole toreiz nepiedalījās, neizmantoja savas tiesības, viņi neizmantoja tiesības 2023. gada decembrī, un neizmantoja arī savas tiesības 2024. gada jūnijā. Tad divas reizes valsts kontrole vienkārši neizmantoja tiesības, lai gan tur bija skaidri ierakstīts šajā te otrajā informatīvā ziņojumā par ieņēmumu samazinājumu, un to visi zināja. Tieši to pašu, protams, var teikt arī par ģenerālu prokuratūru, jo publiskā telpā es vēlreiz uzsveru, bija raksti un ir pienākums tomēr ne tikai tiesības. Jo likumā ir pateikts tiesības, bet iestādē tomēr arī pienākums ir, ja viņi redz, ka kaut kas nepareizi, tad rīkoties. Šobrīd sanāk tā, ka pirms tiem 2,5 gadiem visi uzskatīja, ka viss ir pareizi. Valsts kontrole uzskatīja, ka ir pareizi, prokuratūra uzskatīja, ka pareizi, tieslietu ministri uzskatīja, ka pareizi, finanšu ministri uzskatīja, ka pareizi, un valsts kancelē ar premjeru priekšgalā. Es teiktu tā, ka man faktiski gribētos ļoti tādu detalizētu diskusiju tiešām šeit pie galda, ja būtu arī tieslietu ministre, finanšu ministrs un bijusī premjera. Tāpēc es noteikti izmantošu šo iespēju. Domāju, ka daži man kolēģi drīz atgriezīsies Saeimā, jo šobrīd notiek jaunas valdības veidošanas process. Un man tikai ir tāds novēlējums nākotnē. Tas ir gan tiem, kas strādā ar dažādiem lēmumiem, ierēģiem. Jums ir jāpalīdz tautsaimniecībai. Jums ir jāpalīdz Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas uzņēmumiem. Tāds ir gan ierēģi, gan politiķu uzdevums. Un tāpēc es ļoti ceru, ka šis process un šis viedoklis, kas ir valsts kontroles viedoklis, ka viņš tiks izdiskutēts. Varbūt ilgāku laiku, jo valsts kontrole ir ļoti stingra savās pozīcijās, ka to nedrīkstēja pieņemt, bet ja nedrīkstēja, tad valsts kontrole ir cieši jāiesaistās diskusijās un jāpiedāvā risinājumu, kāds būtu bijis tas tiesiskais ceļš un kas ir jāmaina Latvijas likumdošanā, lai uzņēmumi paši, tieši tā kā Zviedrijā to dara, varētu koriģēt atbilstoši tirgus situācijai savas attiecības, līguma attiecības ar nozars uzņēmumiem.
Nu jā, un man liekas, ka jāliek tagad visi kopā, tā skaitā arī neatkarīgu auditoru veiktie auditi, kas ir par šo situāciju, par cenu svārstībām, kuras bija Latvijas valsts, tā teikt, tirgu pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Tos citi veikuši, auditors, neatkarīgais auditors KPMG veids. Viņš arī pateicis, ka nebija pietiekoši elastīgs šis mehānisms. Tā kā jāvērtē gan šie neatkarīgo auditoru slēdzieni, gan jāvērtē šis valsts kontrolas ziņojums. Un tādā veidā, es domāju, mēs varam izdarīt labāk darbu. Tas, kas attiecās uz šiem uzsāktiem procesiem, es uzskatu, ka viņi ir uzsākti nepamatot, balstoties uz sagrozītu informāciju, nepilnīgu informāciju. Varbūt tāpēc arī ģenerālprokurors tik dusmīgi publiskā telpā komunicē, jo viņam nav redzama pilna aina. Te es vēlos uzsvērt, ka vispār ģenerālprokurors ir iestādes vadītājs, nevis šī procesa virzītājs. Un viņš noteikti nezina visu. Tāpēc jāstrādā. Tagad man vajadzētu apskatīties noteikti, vai nav man kādi jautājumi, jo šī ir tiešraide, un es gribu zināt, vienu mirklīti, pieslēgsimies. Tātad. Tā. Tie, kuri nu jā, tā, paskatāmies, tiešraidi ir, un ir kādi jautājumi, kaut kas ir, paldies par skaidrojumu. Jā, redziet, šāds skaidrojums ir vietā vajadzētu citiem. Jautājums, kas ar to būvnieku lobby satiksmes ministrijā? Jā, tad es varu izstāstīt, tas bija ceļu būvnieki. Jo tur ir dažādi. Viens ir Rail Baltica būvnieki, bet ceļu būvnieka lobbyis satiksmes ministrijā. Tātad ceļu būvnieki vērsās satiksmes ministrijā pēc tam, kad sākās šis militārais konflikts Persijas līcī ar Irānu. Un cenas pacēlās gan degvielai, gan arī, protams, citiem materiāliem, tā skaitā bitumenam, ko izmanto ceļu būvē. Un viņi bija sarēķinājuši, ka tur ir milzīgs cenu kāpums, un faktiski viņi nespēs pildīt līgumus. Satiksmes ministrija sagatavo informatīvo ziņojumu un vērsās ministra kabinetā. Bet tā kā jau notika šīs diskusijas ar valsts kontroli, tad ministra kabinetā, tātad valsts kancelē visticamāk neatbalstīja, ka šis tiek virzīts tālāk un nevis uzdeva, bet pateica, ka satiksmes ministrijai jārisina pašiem. Tātad faktiski. Tas, ko es zinu, ka tad šī gadījumā netika pieņemts lēmums ministru kabinetā, nekāds šis informatīvais ziņojums joprojām tur ir iesniegts, bet satiksmes ministrija atrada risinājumu, lai vairāk 10 miljonu apmērā kompensētu šo bitumenu cenu pieaugumu. Tāpat tas ir par nodokļu maksātāju naudu, un tāpat tie ir ieņēmumu zudums valsts budžetā, ieņēmumu zudums kaut kur citur. Tādā ziņā tas ir, man liekas, ļoti līdzīgi kā šeit. Tikai te ir tā, ka te valsts kancelē pateica, tā tad nevar, bet pirms 2,5 gadiem visi pateica, ka var. Un te tāpat satiksmes ministrs, tādā gadījumā jau varētu vērsties arī par tagadējo satiksmes ministru Atišu Vinku, kurš virzīja, viņam tātad nodoms bija virzīt, ja tā traktē, kā tagad prokuratūra un citi saka, tātad ļaunprātīgs nodoms virzīt, radīt zaudējumus valstī, tad kāpēc, es domāju, ka te arī jāsāk krimināla procesa, noteikti jāveic ir kratīšanas kaut kādas, jāpārbauda, vai Švinks kungs nav sazinājies ar nozars nevalstiskām organizācijām, ja tas jau tā laikam izskatās, ka
varētu būt noziegums. Bet satiksmes ministrijai vēl, tā kā atbildot uz šo pašu jautājumu par Rail Baltica. Tieši tāpat tie balsti, tā tautā sauktie pāļi, kas ir pie lidostas Mārupas virzienā, ministra kabinets sen pieņēma lēmumu, ka nebūvēt tur. Un tur būvniecība turpinājās. Tur ir iztērēti arī desmitiem miljoni, ja es nemaldos kopā, tais vispār visos pāļos, tā skaitā Daugavas pāli ieskaitot, ir kaut kādi 70 pār miljoni iztērēti. Un tur arī tātad tika pieņemts lēmums būvēt pilnīgi bezjēdzīgi balstus. Un šis lēmums tātad arī balstoties uz būvnieku sniegto informāciju. Tātad šeit mēs redzam, ka būvnieku lobijs un viņi nolobē un panāk to, ka satiksmes, nezinu, kurš tur pieņem satiksmes ministrijā to lēmumu, iztērē desmitiem miljonus eiro. Tad varētu teikt, ka arī šis ir tiešām būtiski ļoti. Tā kā tā, vēl kas pa jautājumiem ir, pasakiet lūdzu, ar ko lepojaties ministrēšanas laikā. Ir viena lieta, es vienmēr esmu centies palīdzēt mūsu nozarēm visām. Man nav svarīgi, vai tā ir meža nozare, vai tas ir lauksaimniecība, vai tie ir zivsaimnieki. Es uzskatu, ka katrs uzņēmējs, katrs Latvijā strādājošais ir vērtība, jo tādā veidā mums Latvijā paliek iedzīvotāji, nebrauc prom un attīstās mūsu ekonomika. Un tas ir tas, ko es esmu darījis. Un es domāju, ka tieši arī tas ir tas iemesls, kāpēc piemēram, politiskā partija progresīvie visu laiku pa mani sita, tāpēc, ka es uzskatu, ka valsts meži jāapsaimnieko efektīvi, saglabājot gan dabu, gan arī gūstot peļņu. Progresīvie vēlās viņus praktiski neaiztikt, lai sapūst. Un es lepojos ar to, ka es aizstāvēju nozars. Tā skaitā arī ar šo lēmumu, jo es noteikti esmu saglabājis daudziem simtiem, varbūt tūkstošiem Latvijā strādājošo iespēju turpināt un pelnīt. Un tāds vēl vien redzams, ar ko es lepojos ar manu komandas darbu, un ne tikai komandas, tas arī ir Zaļo un Zemnieku savienības nopelns. Visos veikalos jūs tagad uz cenu zīmēm redziet produktu izcelsmes valsti. Līdz tam tā nebija. Līdz tam faktiski patērētāji tika maldināti, mēs nezinājām, tas ir Krievijas, Baltkrievijas, vienalga Brazīlijas produkts. Tagad mēs redzam, un es uzskatu, ka tas ir ļoti labi. Mēs varam ļoti ātri novērtēt, kur ir Latvijas produkti un iegādāties tieši mūsu ražotāju produktus. Un trešā lieta, es lepojos ar to, ka valsts atbalsts par šiem gadiem lauksaimniecībai nav mazināts. Neskatoties uz to, ka valsts kontrole šodien pateica, ka šī nauda, kas no dividendiem tiek izlietota zemkopības ministrijas jomā, tas nenozīmē, ka zemkopības ministrija izlieto. Tad šī nauda, atbalsts Latvijas lauksaimniekiem ir nepieciešams gan kredītprocentizēšanai, gan apdrošināšanai, gan tas ir ciltsdarbs lopkopībā un daudz citu pasākumu. Tas ir ļoti, ļoti nepieciešams, un es, protams, ceru, ka arī nākotnē šis atbalsts būs šie 59 miljoni, kas šobrīd ir, jo bez tā Latvijas lauksaimniecībai varētu būt ļoti, ļoti grūti šajos apstākļos. Tālūk, tad, ko es skatos, laikam jau vairāk nekādu jautājumu man nav te sasūtīti. Un es domāju, ka es pusstundas stāstījis jau nedaudz vairāk, un šajā gadījumā variet man rakstīt, es atbildēšu uz jautājumiem, es turpināšu darbu Saeimā kā deputāts, un es noteikti cīnīšos par to, ka man bija taisnība, visam ministra kabinetam bija taisnība pieņemot šo lēmumu, un palīdzēt Latvijas tautsaimniecībai nav nevis noziegums, bet tas ir pienākums palīdzēt mūsu cilvēkiem, lai viņi var palikt Latvijā. Paldies visiem, beidzam šoreiz šo tiešraidi.